tagad arī klausītāji. Mazliet esam aizkavējušies ar savu raidierakstu, kura tēma būs šoreiz līdzdalības budžets. Taču maz gaidījām, kā izvērtīsies šī gada 26. gada līdzdalības budžeta projektu pieteikumu. Tādēļ saruna nebija martā, kā solījām, bet aprīlī. Varbūt īsumā tiem, kas nav tā sekojuši, kas tad ir līdzdalības budžets, var pateikt. Ja varam pateikt dažos vārdos, tas būtu. Iedzīvotāji iespēja pašiem pieteikt tās idejas, ko viņi redz, kas būtu nepieciešams. Bet jau ne tikai tā, mēs kaut ko gribam, bet arī ko katrs pats ir gatavs arī izdarīt, iesaistīties tajā. Bet pašvaldība var nākt, nevis var nākt. Viņiem jānāk, viņiem valsts nosaka, ka viņiem ir jāatrod tam naudu. Tā varbūt ir zinām problēma tajā visā, jo nav jau arī pašvaldībai nekur tas zelta pods nolikts vai kaut kura vajadzības gadījumā vienmēr pagrābties. Bet valsts ir tā noteikusi, tagad arī sevi jāpārorganizē un jādomā, kur to naudu jāatlicināt. Jā, tas ir no pagājušā gada bija tas valsts, pēc valsts likuma noteiktais apjoms jāatvēl līdzdalības budžetam. Proti līdzdalības budžetas nozīmē, ka cilvēki iesaka ideju, sagatavo projekta pieteikumu, iesniedz pašvaldībā, pašvaldība izvērtē, kuri pieteikumi atbilst nolikumam, kas ir pieņemts, un nodod šo ideju iedzīvotāju balsošanai. Kurš saņem visvairāk balsu, to projektu pašvaldība īsteno. Jāteic, ka iedzīvotāju idejas ir ļoti dažādas. Tiešām ļoti dažādas. Nav tā, ka viss ir tikai par sportu vai viss tikai par kaut kādām tādām labiekārtošanas lietām. Tās idejas ir no mazām lietām, mazām praktiskām lietām, ieguvumiem, ko cilvēki jūt, ka tas ir nepieciešams. Vienalga, vai tā ir runa par sabiedrisko tualeti vai kādas vietas iekārtošanu līdz jau tādiem krietni pamatīgākiem projektiem, kur arī tas finansējums vajadzīgs lielāks. Pašvaldība, mēs zinām, Cēsis bija viena no tām pašvaldībām, kas sāka šo līdzdalības budžetu jau izdalīt pirms likumā noteiktā datuma. Tas bija 23. gadā, tad vēl tā summa bija neliela, 20,000. Mēs zinām, ko gan, faktiski mūsdienu būvniecībā kādu naudu var izdarīt. Tās novacis mums būs drusciņi patrenējies jau visam tam ritmiņam, kā tas notiek, vai ne tie, kas sāk tikai tad, kad ieslēdzas valsts noteiktais starts, vai ne viņiem varbūt vēl jāieskrienas, kamēr saprot, tās novacis jau reiz varbūt drusku tā jau. Mums jau apmēram skaidrs, ko cilvēki var, ko nevar, kā viņi raksta vai neraksta tos projektus. Tā domā. Bet patiesībā paradoks ir tas, ka tam pirmajam gadam bija 14 projektu pieteikumu iesniegti. Es domāju, tas ir daudz. Tas ir daudz. Otrajam gadam arī bija 14 projektu pieteikumi 24. gadā. Bet 25. gadā, kad jau tā kā visiem vajadzēja būt iesitušiem roku, bija tikai 6 pieteikumi. Varbūt nobijās. Varbūt saprat, ka baigi grūti, tomēr, ziniet, kā no malas jau ļoti liekas, kas tur, viņi tur sēž pašvaldībā, raksta, lasa projektīķus, vai ne, bet tad, kad cilvēkam pašam parastajam izrādās tas projekts ir jāuzraksta, tur ir daudz ko darīt, vai ne? Jā, es arī paskatījos to nolikumu, un es teiktu, tomēr tur tādas, kompetences savas ir vajadzīgas, kaut vai tas, ka tev jāprot darboties vietnē topogrāfija, kadastrs, Geolatvija, un mēs jau paši zinām savā darbā, ka tās vietnes nav nemaz tik vienkāršas, un ar viņām darboties, tur tomēr vajag iemaņas. Tad mēs skaidri redzam, ka teorija nevienmēr ir atbilst praksē, nav tik vienkārši. Plus turklāt arī diezgan pieteikumā norādīts, ka diezgan detalizēti arī jāaprēķina tās izmaksas. Ka tas, es domāju, ka tāda vienkārši iedzīvotāja kopiena, piemēram, tur Cēsu Viestura ielas kvartāla kopienu, ja mēs tur sanāktu kopā daži cilvēki, diez vai mēs tā prastu bez speciālista palīdzības kaut ko izdarīt. Pašvaldība piedāvā kaut kādas konsultācijas, un cilvēki var tā kā piezvanīt kādam tur un pajautāt, kā mums labāk šo darīt. Sarunā ar pašvaldības pārstāvjiem, kas par šo tēmu atbilda, man teica, ka pārsvarā gan tas notiek konsultācijas e-pastu vēstulēs savstarpēji sazinoties, mazāk zvana pa tālruni.
Bet, nu, ne jau katram ir tā uzņēmība, Protams, varbūt, uzņēmība šeit vispār ir atslēgvārds, es domāju. Mēs taču zinām, kā ir kaut vai nezinu, pie ārsta pierakstīties, katrs pats personīgi, vai kā vajag, tu zini, ka tev vajag, rīt, nu varbūt parīt. Man tā doma būtu tāds ieteikums, varbūt, ka vajadzētu uztaisīt tādu raidierakstu, nu tagad jau tie tā visur ir modē, pa soļiem, kā tieši aizpildīt šo, un kurā brīdī var būt tā problēma cilvēkam, un kur tad viņš var vēsties, ja nu, viņš tur nevar, piemēram, tajā vietnē tur orientēties. Nu, līdzīgi kā, es nezinu, vai ID mainot, vai ne, ka tu vari YouTube vai paskatīties soli pa solim. Tagad Smart ID jūs pieslēdzat tā un šitā solis, pirmais solis, otrais solis. Es domāju, ka tur būtu ļoti vērtīgi, ka piedalās tie, kuri jau ir pirmajos piedalījušies, ka viņi arī padalās, jo kādreiz varbūt liekas, cilvēkam nav saprotams tas, bet izrādās pavisam cita nianse, tā, kas aizķerās. Es jau domāju, ka es pieļauju, ka viens vēl variants, kāpēc varbūt mazliet saruka tas pieteikumu skaits, ir tas, ka tomēr tajos pirmajos abos gados iedzīvotāji nobalsoja par projektiem, ko īstenībā pašvaldību iestādes. Protams, ka pašvaldību iestādēm ir sava kapacitāte un varēšana uzrakstīt un sagatavot tos projektus. Viņiem ir gan pieredze, gan, tomēr speciālisti pieejamība. Lielāk par procesiem. Lūk, un es pieļauju, pirmā gadā, piemēram, Taurens bērnu dārs sagatavoja projektu, pieteica salas istabu, salas istabu izbūvēja ļoti jauki, un tur tiešām ir bērniem pieejama tā procedūra, un tur var braukt arī, es saprotu, gan ar nosūtījumiem arī, jebkuras citas vietas novadā. Bet, gluži, ja tā paskatās tajā nolikumā, gluži jau var diskutēt, vai tas atbilst, jā. Vairāk parastajiem cilvēkiem, ja mēs tā varam teikt, parastajiem, neparastajiem, pašvaldības, neparastie darbinieki un pārējie parastie. Es domāju, ka tas tomēr tā kā īsti atbilst tā nolikuma nosacījumiem, ka rakstīts, ka noteikti ir jābūt projekta rezultāts plaši pieejams iedzīvotājiem. Jau viņš pieejams, bet nav tā publiski pieejams. Jo diez vai tante Anna no, nezinu, vienalga no kāda pagasta, vai ne, viņa tagad diez vai ies uz to salas istabu, tur pasēd, diez vai viņai ļaus, tur vienkārši iet pasēd. Es domāju, ka ļaus, bet tas droši prasa tādu. Cilvēkam jau uzreiz ir tas jautājums, tas ir pat nesaistīts ar līdzdalību budžetu, bet arī tad, kad par Raiskuma to pie skolas teritoriju runā, tad uzreiz arī vietējiem iedzīvotājiem ir jautājumi, bet es tur drīkst iet, vai tas vispār ir tā? Jā, neviens jau negrib izņemt atļauju ieiet konkrētā teritorijā, lai tur ieiet, un tāpēc būtu noteikti jāpiedomā tie projekti tieši, uz ko viņi ir mērķēti. Jā, un tad tas iedzīvotājs, viņš paskatās, varbūt viņam tajā pirmajā gadā ir bijis tāds entuziasms, es gribu iesniegt, lai realizē, viņš paskatās, kuri ir tie uzvarētāji, secina. Ziniet, kā vēl cilvēks vai ne cilvēkam, mums visiem tā neredz līdz, ja atkal visu tur pašvaldībnieki, vai ne, tas secinājums, un tā jau ir viegli arī secināt, protams. Ir kaut kāds it kā pamats, kāpēc tā var secināt, kaut gan, es jau tā negribētu teikt, ka gluži tas secinājums, ir tāds visaptverošs. Protams, ka ir arī iedzīvotājiem iespēja. Nav jau arī tā, ka tas būtu slikti. Protams, ka tas ir labi, ka tur uztaisīja. Protams, ka tas ir labi jautājums. Vienkārši jāvajag konkrētos līdzekļus, nevajadzētu kaut kā censties drusciņi mērķēt vairāk uz tām iedzīvotāju iniciatīvām. Jā, tieši tā es arī tā domāju, ka tomēr tas vairāk būtu tā kā pašvaldības pašas. Jā, viņi savu dārziņu jau tādā vai citādā veidā uzturēs un sakārtos arī savas atbildības ietvarā. Jā, savu iespēju un atbildības, jā. Kaut vai tur skolu sporta laukumi. Labi tos sporta laukumus īpaši, jo, man liekas, laukos izmanto ļoti plaša, visvietējā sabiedrība, bet tas jau tomēr laikam būtu pašvaldības, jā. Pienākums vai tā, tomēr uzturēt savu infrastruktūru. Jā, un te ir tas vēl viens aspekts par to, ja tas ir tāds, bērnu dārza skola vai ne, tad kurš ir cik daudz ir tie balsotāji, vai ne? Un atkal, ja ir Agnese, kura iesniedz vienkārši, cik ir
cik būs tie balsotāji, kas nobalsos, vai ne? Tā. Pozitīvais varbūt ir tas, ka te noteikti jānobalso par 2 projektiem. Jā. Tagad tu nevari tikai par to savu vēlamo projektu nobalsot, tev jāpaskatās vēl viens cits. Jā, bet tomēr būsim reāli. Viena bērnu dārza grupiņas vecāki kopā jau ir cik, vai ne, cik tur ir bērniņi tajā grupiņā, kādi 20, 30. Tad uzreiz ir 2 vecāki, katram vēl plus omīte un tante un onkulis, un saucās tomēr daudz ātrāk nekā vienkāršai iniciatīvai, kuras, nezinu, 6 tur ierīču vai vienalga kādi iedzīvotāji ir uztaisījuši projektiņu. Nu jā, un ņemot vērā tā, piemēram, ka es tā kā saprotu to bērndārza funkciju kā iedzīvotājs, es saprotu skolas stadionu vajadzību, un arī varbūt vairāk tas uzrunā tīri pat, ja es neesmu tieši piesaistīts. Tad nekā mašinē, piemēram, parks vai ne? Tā varētu būt, jā. Tur kaut kādas nianses varbūt mazliet viņi ir jāpieslīpē, domājot par to tālāko, kā tieši. 24. datums, tātad piekdiena ir pēdējā diena, kad var pieteikt vēl šos te līdzdalības projektus 28. gadam. Jācer, ka šoreiz būs jau atkal 11 pieteikumu, un arī summa ir lielāka, 60 000 kopējā summa. Kā jau to paredz likums, ja no nodokļiem, ko saņem pašvaldība, kas paredzēta budžetā, iedzīvot ienākumu un nekustamā īpašuma nodokļa 0,1% ir jānovirza šim te līdzdalības budžetam. Summa nav milzīga, bet tomēr gana nopietna, lai tur kāds foršs projektiņš varētu īstenot, jo nav jau teikts, ka obligāti uzreiz ir kalni jāgāž vai ne jāuztais, tur nezinu kāds stadions. Varbūt kaut kas neliels tiek uztaisīts, tiešām kādu labiekārtot vietiņu, kādā upmalā vai kaut kas ir daudz visādi projekti, ko var īstenot arī pa nelielu daudz summu. Lapenīti, kur kundzēm pasēdēt vakarā, saulrietā, paskatīties, jā. Jo kā rāda pēdējie pētījumi, vai ne, tad tieši socializēšanās ir mūsu dzīvi ildzes tajā viens no lielākajiem pamatiem, vai ne, ko mēs it kā galīgi neuzskatām par nozīmīgu lietu, bet lūk, tā vietiņa, kur kundzēm pasēdēt, varbūt ir pats nozīmīgākais, lai mēs labi ilgi attālinātu visādus demences jautājumus un galu galā mūsu medicīnas sistēma iegūs no tā, ka mēs uztaisīsim atpūtas vietu vietējiem iedzīvotājiem. Tas var likties liekas sīkums, vai ne, kā kam tas vajadzīgs, bet tas nes līdzi daudz vairāk nekā mēs domājam. Jā. Un visu laiku var dzirdēt par to, ka ir šī vientulības problēma, ir šī, kā sanāk kopā, kur kaut kur būt, un tas ir tas jautājums, jā. Kā iedzīvotājiem varbūt vajag apdomāt, vai viņu tajā teritorijā tomēr neprasās kāda forša vietiņa, kur pašiem sapulcēties, tikties un parunāt, vienkārši dzīvi baudīt. Labais šī projektu balsojumā ir bijis tas, ka cēsnieki nav uzvarējuši nekur. Es nezinu, vai tas ir labais, jā. Bet es tieši gribēju teikt, ka tas ir brīnišķīgi, ka ir redzams, ka tiešām ir gan iesniegumi no maziem pagastiem, no lielākiem pagastiem, un ir arī saņemts šis balsojums, vai ne? Tas nav tā, ka tikai, ja mēs esam liela kopiena, ja, tad tikai tad ir iespējams šo. Var jau liela un neaktīva kopiena būt, un būt ir maza, bet toties visi 20, kas tur ir aktīvi un iesaistās, un 150 kādā citā vietā vienkārši paslinkulē kaut ko darīt. Te ir tas teiciens, tur jau viss tikai cēsim. Lūk, izrādās, ka šī līdzdalības budžetā tieši pretēji. Tāpēc, ka cēsinieki varbūt uzskata pa pašsaprotam, ka viņiem tas viss tāpat būs, vai nezinu. Filozofēs. Jā, pilsētā varbūt grūtāk mazliet. Bet bieži vien mēs redzam arī pēc dažādām sapulcēm un tā, ka ja pagastos tur ierodās no tā skaita, cik ir iedzīvotāji, procentāli ļoti liels skaits, ja? Un cēsīs vienkārši 2 cilvēki, ja, tā kā tas ir to tā. arī ļoti var izteikt tās iedzīvotāju padomu sēdēs redzēt, ja cēsīs tur ir aizgājuši, kaut kādi pietuvināti. Faktiski gandrīz tādu, kas ir tāds, cilvēks, kas nav pietuvināts vispār šiem procesiem, vispār neviena nav, bet laukos ir pilna zāle, zaubē tur
gandrīz 100 cilvēku. Ja? Tā kā tāpēc arī droši vien ir aktīvāk šie pieteikumi, arī līdzdalības budžets vairāk. Šis līdzdalības budžets jau ir tā kā sakavē lielā arī tām jau izveidotajām konsultatīvajām padomēm, jo tas arī viss ir, lai veicinātu to cilvēku aktivitāti tieši reģionā. Visticamāk, ka tas tā arī ir, vai ne? Un jo aktīvāk noteikti ir arī padomas, pieņem, ka arī padomas tas devums var būt tā iesaisti šajos līdzdalības projektos lielā mērā, jo viņi var būt tiešā veidā mudināt cilvēkus to darīt. Jādomā, padomas, protams, gan ir jauns veidojums, viņas parādījās tikai pagājušā gada beigās. Jā, to varēs redzēt varbūt uz priekšu, šogad, nākamgad, vēl pēc kāda gada. Varbūt tāpēc arī līdzdalības budžeta projektu pieteikumos līdzsvarosies tas, ko jau kaut kādas organizētas tur, kopienas, tur bērnu dārza vai skolas vai kāda cita organizēta kopiena piesaka vai to, ko piesaka tādi, iedzīvotāji kaut kādas savas mikrovides vajadzībām. Bet katrā ziņā man liekas, ka šis ir tāds labs rādītājs, ka iedzīvotāji redz, ka tiešām viņi šajos procesos var iesaistīties, ka tas nav tā tikai ka kāds no malas lēm, ka tas tiešām ir, ja es gribu, es daru, iesaistos un viss, kā tu saki, viss cieši saistīts, vai ne? Tās aktivitātes vienu otru papildina un iedzīvotājs sajūt to, ka mēs paši varam izdomāt, paši varam organizēt un arī īstenot. Tas tā kompleksi kopā patiesībā tas līdzdalības budžets un iedzīvotāju padomes, tas ar vienu es nebiju aizdomājusies tik tālu, ka viņi tā kopā arī, ka tas veido tādu jaunu vispār to... Sinerģiju tur veidojas. Jā, pavisam tādu jaunu rīcības politiku kaut kādu. Ko mēs vēl varētu par līdzdalības budžetiem, ko mēs vēl esam pamanījuši savā darbā, kas mums šķitis tāds interesants vai neparasts vai maināms? Jāatzīst, tā kā es ļoti sekoju Mažnām pagastam līdzi, tad man gribās teikt, ka man ir ārkārtīgs prieks, ka viņi, neskatoties uz to, ka, piemēram, pirmajā gadā viņi neiegūs šo atbalstu, viņi ir neatlaidīgi un viņi iesniedz vēl, un viņi tikmēr jau izdara kaut kādas lietas arī paši šai idejai. Nevis, tā kā mēs saņemsim finansējumu, tad mēs darīsim. Nē, viņi izdara jau kaut ko savu. Tas man liekas tik feini, vai ne, kad nenometam pie pirmā bet paskatāmies, ko mēs vēl varam. Tie, kas iesniedz projektus arī tādā lielākā mērogā, mēs paši ar taču rakstām projektus, mēs zinām, ka tur vajag zinām neatlaidību. Tas nav tā, ja tu vienu gadu to naudu nedabūji, tas nenozīmē, ka tu nekad viņu tur nedabūsi, vienkārši vajag pacietīgi. Mēģināt. Un otrs ir tas, kādus iedzīvotājus aktivizēt, arī nobalsot. Tik vienkārši nobalsot, atbalstīt tādā veidā paši savas kopienas ideju. Šī kā teorijāts neprasa lielu darbu, vai atvērt datoru vai telefonu, kurā mēs sēžam visu laiku un nobalsot par kaut ko. Un pat, ja laukos cilvēki viņi dārzos un savos darbos un tā, bet taču aiziet uz biblioteku vai kaut kur un vienkārši izdarīt. Bet es pieļauju arī, ka laukos patiesībā pagastā ciemā ir vieglāk uzrunāt cilvēkus nekā pilsētā. Te atkal ir tas stāsts, jā. Jo tomēr pilsētas ikdiena ir tāda vairāk... Neskaries kā kādreiz ar kaut kādu megafonu ārā. Mēs nāciet balsot par mūsu projektiem. Tas arī, jā. Būtu varbūt kāds ieteikums, ko tieši vajadzētu. Piemēram, tavā apkaimē tur aizskumā dzīvo. Ko tu domā, kas tur būtu nepieciešams? Tur ir apgaismojums nepieciešams. Jā, un to lai no 20,000 neiegīt. Jā, un tur nesaies tas, jā. Bet varbūt var izvietot tos, kas ir tie saules tādi, vai ne? Jā. Vienus uzvaldē bateriju, gaisma, un tomēr gaisma, jā. Vispār ceļu tā teikt tiesībnēs, kur varētu novērstēt, kur man jāiet uz mājām. Jā. Nav slikti. Un tu
esi ieriķos, un ko ieriķos tu esi ieraudzījusi, ko tu domā? Es pārāk nesen dzīvoju šajā novadā, lai uzreiz izdarītu tāds liels secinājums, ko vajadzētu katrā vietā. Un man tāda laikam nav uzreiz tāda ieteikuma. Lai gan es esmu dzirdējusi, ka iedzīvotāji tur arī par apgaismojumu sūdz. Tur arī viens tāds līgums, kur bērni iet uz skolu un kur nav apgaismojumu. Tā laikam ir globāla problēma daudzos pagastos. Tā ir faktiski nepieciešamība, ja mums nav tā, ka mums visu gadu ir vasara vai ne, tas ir tāds. Lai gan es atkal teiktu, ka īstenībā tas nav iedzīvotāji risināms jautājums, tas būtu jau pašvaldībai. Tas gan apgaismojums jau gan būtu infrastruktūra, ko varbūt pašvaldībai jāiet. Es kā pilsētniece par cēsnieci nesūdzētos. Cēsīs, manuprāt, ir varbūt kaut kādas ļoti individuālas vietas, kur varbūt būtu tiem vietējiem iedzīvotājiem kaut ko gribētos labāk, bet tā kopumā es teiktu, ka pilsēta. Es vienmēr sajūtu, ka tikmēr, kamēr es pārvietojos vakarā pa Cēsīm, man arī likās tur tumšāks, tur varētu būt gaišāks. Tagad man liekas, Cēsīs nevar vispār par to sūdzēties, bet joprojām arī Cēsīs ir ielas, kur nav šī apgaismojuma. Tās mazās ielas, kur... Katrā ziņā vienmēr jau jāreicina, cik tās naudas ir, kā jau Agnes teica, nav jau tā pašvaldībai tā zelta nauda. Skaidrs, ka mēs gribam visu, ko un vienmēr varēs vēl attīstīties, bet atkal no otras puses šis ir unikāls vispār projekts, vai ne, ka var kaut ko tādu darīt, un tāds līdzdalības budžets ir izveidots. Kurš pirms gadiem 30 varēja iedomāties, ka kaut kas tāds notiks, vai tā jau ir attīstība uz priekšu, vienkārši varbūt jāļauj arī drusciņi iestrādāties visiem, pierast gan pašiem iedzīvotājiem, gan pašvaldībai, kad jau ar laiku aizies ar vienu labāk. Ko tad gaidīsim? Gaidīsim tad 24. aprīļa rezultātus. Mēs rakstīsim par tiem, kas piesakās, vai ne? Tas ir tas, ko mēs savukārt varam darīt, mēģināt pacelt uz augšu tos cilvēku darbiņu, parādīt, ko viņi grib un būt klātesoši. Līdz ar to rosināt arī tā kā arī citiem paskatīties uz šo iespēju un ar savām idejām meklēt domu biedrus un mēģināt. Ko? Tad lai visiem mums izdodas.